Es principā nerakstīju, neesmu viensprāts ar šīm te idejām, kas ir pierakstīts. Bet, tā kā man izvirzīja nolasīt, teiz arī sanāca, tīpaši te vēl pieteps, kaut kā pierakstu klāt, kuras ir grūtāk, kur salasīt. Bet es skatījos, ka mūsu sadarbības idejas ir atainotas diezgan daudz arī visos iepriekšējos te uzskaitījumos, jo tomēr izrādās, ka sadarbība gan arī inkubātoru pakalpojumu, gan arī pasākumu un arī vēl infrastruktūru arī iekšā. Un tā mūsu, teiksim, pirmais sadarbības ideja ir tāpat, kas arī inkubātoru pakalpojumos apvienojama. Tas nozīmē tas, ka ir nepieciešams kopīgs produktu pakalpojumu veikals. Ja, mums gan bija plāns par to, ka tas varētu būt reāls tīkls, ja, un varbūt, ka ne uz vietas, bet tas varētu būt, teiksim, arī pa pilsētu. Lielumu apzīmē 3X. Un, principā, mēs domājam, kad sāksim mēs ar Rīgu, ja, jo mēs nenonācām pie pārliecības, ka mums vajadzētu kaut iet arī ārpus centra, bet tā skatā viens no virzieniem tomēr turisms, kas arī tika pieminēti, kad mums šeit pat blakus ir pasažieru osta, ja, ir arī pārējie punkti, jo, kā mēs zinām, tomēr turists ir tas, kas meklē to Latvijā ražotu preci visvairāk. Tad mums otrais sadarbības veids ir partneru sadarbība, kas principā apvieno gan virtuālo naudu, kā viens no sadarbības norēķina formātiem, gan vienkārši pakalpojumu apmaiņu, kad mēs dodam idejas pret mantu vai kaut ko citu. Tad mums ir variācijas no sadarbības veidiem, kas arī iepriekš tika prezentēts, kā nosaukumu iekšējais tīklošanās. Mums ir plāns, ka būtu vajadzīgs online kalendārs visiem pasākumiem, kas notiek vispār visām aktualitātēm, kurus pieļauj, ka var arī katrs pievietot savas aktualitātes, kas viņam liekas svarīgas un savas kaut kādas idejas. Protams, ka problēma parasti vienmēr ir tāda, ka tās idejas ir vairāk nekā iespējams viņas ir apgūt un izlasīt ātri un īsi. Un tad, varbūt, kas viss nav vajadzīgs arī tur arī kāds, kas nodarbojas ar cenzūru. Tad viena vēl no sadarbības idejām mums ir mainīšanās ar darbiniekiem. Jā, tas principā kaut kas līdzīgs droši vien kā mūsu idejas talkē, ja tā spēlē, kas bija doma, kad iespējams, ka apmaiņas uz darbiniekiem var iegūt kaut kāds pozitīvs efekts arī savā uzņēmumā. Tā skaitā ar mēbelēm, tiem, kuriem nav mēbeles nodrošinājums tiem darbiniekiem, kuri gribās samainīties. Tad attiecīgi vēl viens sadarbības formāts ir kopīgs marketings, ko attiecīgi inkubators varētu veikt kopīgi, acīm redzot par visiem. Un, jā, šeit arī vēl mums punkts, ka vajag sadarboties, gan īsti būtu kādā veidā, bet ar ieņēmumu dienestu, atceļot, acīm redzot, jau kāds nodoklis. Visus nodoklis. Un tad vēl attiecīgs sadarbības subsīdiju piesaistē, laikam kopīgi ejot uz banku. Vai rakstot projekcijus struktūra fondiem? Diemžēl struktūra fondi ir beigušies, un tur īsti vairs nav ko rakstīt. Tā kā vienīgais... 2013. Meklēt kādus citus subsidējošus fondus, kuros mums varētu visu kaut kā pieņemt. Tas ir laikam viss.